Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Skaidrojot Polijas premjerministra Mateuša Moravecka izteikumus par to, ka Varšava vairs nepiegādā bruņojumu Ukrainai, Polijas valdības preses sekretārs Pjotrs Millers šodien norādīja, ka Polija plāno piegādāt ieročus Ukrainai atbilstoši savām saistībām. Viņš arī uzsvēra, ka Kijeva pēdējā laikā nākusi klajā ar vairākiem pilnīgi nepieņemamiem paziņojumiem un diplomātiskiem žestiem. Polijas ārlietu ministrija vakar izsauca Ukrainas vēstnieku saistībā ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska izteikumiem ANO ģenerālajā asamblējā par domstarpībām labības eksporta dēļ. Lielbritānijas premjerministrs Rišijs Sunaks vakar paziņoja, ka par 5 gadiem atliek jaunu benzīna un dīzeļdegvielas dzinēju auto pārdošanas aizliegumu, kam vajadzēja stāties spēkā 2030. gadā, šādi mazinot Britu klimata politikas mērķus. Kā skaidroja premjers, ierindas pilsoņiem tas uzliktu nepieņemamas izmaksas. Preses konferencē Sunaks sacīja, ka termiņu, līdz kuram būs atļauts iegādāties jaunus ar benzīnu un dīzeļdegvielu darbināmus auto, atliek no 2030. līdz 2035. gadam un padara mazāk stingru aizliegumu attiecībā uz jaunām māju gāzes centrāla apkuras sistēmām, kam bija jāstājas spēkā 2035. gadā, kā arī atsakās no prasības māju īpašniekiem uzlabot īpašumu energoefektivitāti. Saeima šodien galīgā lasījumā pieņēma grozījumus energoresursu cēnu ārkārtējie pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, kas nosaka akciju sabiedrības sadales tīkls fiksēto jaudas maksājumu mājsaimniecībām samazināt par 60% līdz gada beigām. Valdība līdz 1. novembrim plāno apkopot risinājumu piedāvājumus, kā samazināt tarifu pieaugumu arī apkures sezonas turpinājumā 2024. gadā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas virzītie un parlamenta deputātu šodien pieņemtie grozījumi nosaka ierobežot elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifu izmaksu pieaugums mājsaimniecībām. Sadales tīkla fiksētās komponentes tarifa pieaugums tiks samazināts par 60%, maksas samazinājums tiks piemērots par periodu no šā gada 1. septembra līdz 31. decembrim. Rēzeknes pašvaldības domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs no Kopā Latvijai savā atbildes vēstulē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai apsūdzējis gan varam, gan finanšu ministriju, viņaprāt, pārsteidzīgos un pierādījumos nebalstītos lēmumos, kā arī atkārtojis jau iepriekš vairāk kārt publiski paustos aizbildinājumus. Kā zināms, līdzinājais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta savā pēdējā darba dienā, 14. septembrī, sāka Bartaševiča atstādināšanas procedūru, nosūtot viņam vēstuli, kurā lūdza 5 dienu laikā sniegt paskaidrojumus. Bartaševičs uzsver, ka neskatoties uz varam un finanšu ministrijas publiski paustajiem izteikumiem par Rēzeknes nevēlēšanos sadarboties, informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu, Rēzeknes pilsētas pašvaldība kopš augusta sākuma sniegusi atbildes, ievērojot noteiktos termiņus un prasības. Tāpat pašvaldības vadītājs vēstulē pauž, ka sagaidot gan no varam, gan no finanšu ministrijas konstruktīvu rīcību, kas vērsta uz sadarbību un problēmu risināšanu. Lēmuma pieņemšana par atstādināšanu varētu tikt vērtēta, ja pat laban Rēzeknes pilsētas pašvaldībā notiekušajā valsts kontroles revīzijā un finanšu ministrijas finanšu auditā tiktu atklāti konkrēti Bartaševiča kā pašvaldības vadītāja pieļauti likuma pārkāpumi, kuri turklāt nepastarpināti ir izraisījuši konkrētās finanšu grūtības Rēzeknes pilsētas pašvaldībā. Tā pauž pašvaldības vadītājs. Vēstulē atkārtoti pausti jau iepriekš publiski izskanējušie skaidrojumi par izmaksu pieaugumu, uzsverot, ka pašvaldības saistību apjoms ir būtiski palielinājies no pašvaldības rīcības neatkarīgu apsvērumu dēļ. Daugavpils Olimpiskajā centrā 30. septembrī noskaidrosies volejbola jaunās sezonas pirmo trofeju īpašnieki OptiBet Superkausa 2023 ieguvēji gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. Vīriešiem cīņā par kausu tiksies pagājušās sezonas čempioni Ezerzeme Daugavpils Universitāte volejbolisti, un viņu pretiniece būs RTU robežsardze Jūrmala komanda, kas pagājušajā gadā izcīnīja Latvijas kausu. Pirms gada sezonas pirmo trofeju virs galvas cēla jūrmalnieki, kuri pieveica Jēkabpils Lūši komandu. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns, projekta Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē ietvaros. Šo ziņu izlaidumu finansē Mediju atbalsta fonds. Radio